Vai esat kādreiz sev jautājuši, kāpēc Latvijā viss notiek pēc vienas partijas scenārija? Tāpēc, ka jaunā vienotība nav tikai politiķi. Tā ir Latvijas deep state mafija, kura turas pie varas jau 11. gadu Latvijā. Viņi kontrolē visu, no Saeimas līdz pašvaldībām, pat mūsu prezidents ir viņu cilvēks. Tādi mediji kā Delfi, LSM, Leta, Latvijas televīzija stāsta tikai to, ko viņi grib, lai jūs dzirdētu. Tā ir propagandas mašinērija. Patreiz viņu kārtas ir izsīkušas. Viņam nekas cits neatliek, kā rīkoties pēc šīs formulas. Iebiedēt ar karu. Ja sabiedrība domā tikai par drošību, tad visos pārējos jautājumos viņa neinteresēsies. Tad viņa varēs droši izzagt, sagraut Latviju, ielikt savus cilvēkus, veikt korupcijas darbus un tālāk brucināt Latviju. Viņa liek priekšā tikai vienu patieso savu naratīvu. Ik viens, kas apšauba viņa plānus, ir ienaidnieks. Ja tu nepiekritīsi valdībai, tad tu esi Kremļa bots. Ja prasi pēc atbildības, esi naida kurinātājs. Tā viņi slēpj patiesību. Kamēr viņi aizmiglo mūsu acis, viņi turpina savus netīrās korupcijas lietas un turpina sagraut Latviju miljardu izšķērdēšanas. Draudzīgi viņiem uzņēmumi saņem milzīgas naudas un neviens neko nevar darīt, jo visi varas stāvi pieder viņiem. Rezultāts – Latvija mirst. Cilvēki izbrauc no Latvijas, valsts iet bankrotā, bet viņiem ir tikai viens mērķis – saglabāt varu par katru cenu. Ko šajā situācijā varam darīt mēs? Mēs nevaram viņiem ļaut mānīt mūs, jo, ja mēs klusēsim, viņi turpinās darīt savus netīros darbus un iznīcināt un brucināt Latviju arī turpmāk. Šis te jaunās vienotības veidojums, jeb kā viņu sauc deep state, viņš var pastāvēt tikai tad, ja mēs ļausim tam pastāvēt. Apturēt mēs varam viņus tikai kopā, tāpēc, kā vienmēr es saku, sāc izglītoties par politiku, sāc interesēties par politiku, sāc iejaukties šajos politiskajos procesos, un tu redzēsi, ka kopā mēs varam.